Ja, Ilze Vitola. Tad skaties šo darbinieku, kur to skaties. Lookup array. Tu viņu skaties šajā stabiņā. Ja, tad meklē to cilvēku šajā stabiņā. Un, kad tu esi atradis, tu vajag parādīs to pašu cilvēku. Pagaidām varam droši izvēlēties šādu opciju. Tātad paņem Ilzi Vitola, aizej uz to tabulu, paskaties, vai tajā tabulā ir šāds te cilvēks, un tad parādi vēlreiz to pašu cilvēku. Kāpēc mēs to darām? Mēs to darām tāpēc, ka ļoti ātri var atrast šos divus gadījumus. Ja? Šos divus gadījumus, jo šie divi gadījumi mums uzreiz parāda, ka nav to šo cilvēku, ir jāpaskatās. Es varu šo lietu mazliet uzlabot. Pastamies, kas notiek, veru vaļā šo formulu, un šeit pie špīkerīša jūs redzēsiet tādu neobligātu argumentu kā if not found. Tad if not found ļauj mums parādīt kaut kādu specifisku tekstu gadījumā, jāatrod šajā gadījumā, ja, kad nevar atrast. Un, kad es skatās, lūk, šeit šo pēdējo iekavēju, es pagaidām izdzēšu, ielieku semikolu, un tagad varu ierakstīt jebko, kas man liekas būt loģiski. Man liekas, ka loģiski ir kaut ko šādu uztaisīt. Ja, tad es ielieku pēdiņās ielieku kā bultiņu, ja, kura norāda uz to, ka šeit ir kļūda. Ja, šeit ir kļūda, paskaties. Un tad mēs varam redzēt. Tagad idejas, pastamies. Ja mums ar šo nav jautājumu, kāpēc šeit ir bultiņa? Šeit ir bultiņa, tāpēc, ka šajā stabiņā šāda cilvēka vispār nav. Kas notiek ar Edgaru? Mēs arī varam pamanīt, mums ir Edgars Pumpurs, un te ir Pumpuris, ja, un tāpēc viņi nevar atrast. To var viegli izlabot, vienkārši izdzēšam to I, ja, un tad, lūk, mēs atradām. Jautājums, kas ir ar to dzintru? Jo mums ir dzintra. Kāpēc mēs neredzam dzintru? Kādas ir idejas čatā? Kāds var uzrakstīt? Padomājiet, ja tur ir dzintri, kur ir problēma? Kam Excelis jau bojāja dzīvi ar šo? Atstarpes beigās. Skatos, ka Dāvis ir cilvēks, kurš redzējis visu Excelī. Ja? Paskatāmies. Nē, cits formāts ar tekstu. Excelī nav cita formāta tekstam. Ja? Vienīgais, kas varētu būt tiešām, ja, ir atstarpe. Ja, un ja jūs paskatīsieties šeit kursors, tad tas tiešām, lūk, šeit ir ielikt atstarpīte, un šis vārds tagad nevar būt atrasts, un ar viņu neko nevar izdarīt. Ja, ja mēs to atstarpīti izdzēšam, tad šeit visi labi atšķirības nav. Nu, un tad šajā gadījumā, ko mēs te varam izdarīt, ļoti vienkārši, mēs varam pateikt, ka, ja mēs viņu pierakstam klāt, lūk, ja, tad tas tiek automātiski arī atrasts. Ļoti labi. Kas vēl ir labi? Kas vēl ir labi ar šo lietu? Kā mēs varam paskatīties gadījumus, piemēram, ar Valteru. Ja? Valteris ir pamainījis darbiņu. Un pateicoties X-lookupam, mēs varam uzrakstīt to X-lookupu, bet ar sarežģītāku nosacījumu. Tagad mēs skatāmies gan darbinieku, gan nodaļu. Un to var tiešām šādā veidā viņam uzrakstīt, pastāvēt tātad darbinieks un nodaļa. Ja, tad skatāmies, tad darbinieks un nodaļa un meklējam to, kur. Mēs meklējam šeit darbiniekā un Shift 7 nodaļā, tad mēs viņus laikam kopā. Un, kad tev ir kaut kas pret, vai mēs atkal parādīsim to pašu darbinieku. Iekavacēt, Enter. Ja, un redzam, tad tur, kur viss sakrīt, viņš atrada, tur, kur nesakrita, viņš neatrada, un tad mēs šeit varam piedāvāt atkal to pašu ideju, lai tas man uzpeld ar to bultiņu un parāda, ka, lūk, ir problēma, varat pastīties, kas tā par problēmu, kad bija IT, tagad ir pārdošana, ja noliekam uz IT, tad tas viss pazūd. Ja? X-lookup ir super vienkārša lieta. Ja, un ja es gribētu uztaisīt šeit
ja es gribētu uztaisīt šeit pivot table un conditional formatting risinājumu, tad, ko es izdarītu? Es pārvērstu šo nosacījumu par jaunē gadījumu. Jaunē gadījums izskatās šādi, ja, tad es izņemtu to bultiņu, jo man vajag, lai būtu kļūda. Kļūda ir ļoti labs kriterijs, kad kaut kas notika. Un tad es šeit izmantotu funkciju isError. Ja, tad pastamies, ko es pateiktu? Es pateiktu, ja šī funkcija rada kļūdu. Ja šī funkcija rada kļūdu, tad redzam, visur ir false, izņemot gadījumu, kad ir true. Tad izņemot gadījumu, kad ir kāda kļūdiņa. Ja? Un tad šo formulu varat izmantot pie conditional formatting paņēmiena un ar viņu darbotos. Ja? Tad, atkal, es parādīšu tikai primitīvu gadījumu, nesarežģījot, tad es iezīmēju šo apgabalu, aizēju conditional formatting, new rule, un šeit pie pēdējā šūnas use a formula to determine which cell to format, es pateikšu, skaties šeit, un te uzmanīgi, ir jāpaņem $zīme no rindiņas. Tālāk var paformatēt, paņemsim kaut kādu krāsaināku, sarkanīgāku fonu, ok, ja, un tad lūk, tās mums šeit iekrāsojās. Ja būtu kļūda tekstā, viņš man arī to pumpuris arī iekrāsotu, ja, un tad, ja mums atkal mainās cilvēkā vietas, arī iekrāsojās, un ja mēs labojamies, tas arī krāsoja, tā kā mums sanāk ļoti dinamisks risinājums ar vienu x lookup funkciju, ja. Lūk, šādi tas izskatās. Tāds bija nākamais piemērs, ja, kuru mēs ar jums izskatījām gan ar vienu nosacījumu, gan ar diviem nosacījumiem, un